Labdien! Šodien atkal esam mūsu projektu Darīsim kopā studijā. Un es šodien aicināju mūsu ekspertu Igoru Trubko, Rīgas apsaimniekotāju asociācijas priekšnieku, parunāt par tādu svarīgu lietu kā mazākumu balsojums. Es zinu, ka arī ļoti daudzi iedzīvotāji nāk pie jums ar jautājumiem un interesējās, kā pareizi izmantot šo jaunu instrumentu un kā pareizi balsot, ja tu esi par vai pret kaut kādu svarīgu lēmumu savā mājā. Jāpaņem šeit, ko domā likumdevējs. Likumdevējs domā, kā sakārtot mājas gadījumus, kad dzīvokļa īpašnieki neaktīvi piedalās sapulcēs vai aptaujās un nav kvoruma, lai pieņemtu balsojumu par mājas sakārtošanu. Un likumdevējs pieņem grozījumus, ka ar 1/3, ja piedalās atkārtotā kopsapulce vai aptauja, dzīvokļa īpašnieki var pieņemt lēmumu, jo no tiem nobalsoja par. Un neviens nedomāja, ka var būt daudzi cilvēki, kuri pret lēmuma pieņemšanu. Ja? Un šajā situācijā viena lieta, kad mēs gribam sakārtot māju, tur cilvēki aktīvi piedalās. Otra lieta, kad pieņemsim parādnieks, pret viņu iesniedza tiesa vai tur parādnieku grupā apvienojas, un viņi grib kaut ko mainīt, jo viņi... Pārvaldnieku nomainīt. Nomainīt, pieņemsim pārvaldnieku. Un šeit vai iznomāt gala sienu tur reklāmai, vai uz jumta uzlikt antēnu, vēl kaut ko. Ir dažādi niansi, kur var izlemt, izmantojot šo likumu. Un šeit, pieņemsim no 100 dzīvokļiem, lai uztaisītu atkārtotu kopsapulci, vajag, lai tā piedalās 34 cilvēki. 1/3. Un, ja 34 cilvēki atnāca uz šo sapulci vai piedalās aptaujā, tad no tiem jānobalso vairākumam. Tātad 18 cilvēkiem jānobalso par. Kas šajā situācijā notiek? Šajā situācijā notiek tā, ja 18 nobalsoja par, 16 nobalsoja pret, lēmums ir pieņemts. Un šajā situācijā tie cilvēki, kuri atnāca uz šo sapulci vai piedalījies aptaujā un balsojuši pret, viņi nodrošināja lēmumu pieņemšanu par. Tad to kvorumu viņi nodrošina? Jā, okay. Jo praktiski visi domāja, ka piedalās aptaujā vai sapulce pamatā tie, kuri par. A šeit sanāk tā, ka cilvēki, kurš balso pret, nodrošina. Un skatāmies, ja no 18 paliek par, bet pret nobalsotu tikai 3 vai 15, cilvēki, lai mums nebūtu pieņemts. Tad tā sapulce nebūtu ne sapulce, ne aptaujā, nebūtu lemtiesīgi. Un tāpēc, tad, kad man prasa, es saku, ja jūs esat pret, mājā šis jautājums nav izdiskutēts. Jūs nezināt tie iemesli, kāpēc tas notiek. Un jūs nesaprotat, kāpēc tās dzīvokļa īpašnieki organizē tādu aptauju, tad labāk otrē kopsapulce, ja jūs esat pret, vispār nepiedalīties un nebalsot. Jo šajā situācijā jūs ar savu balsojumu pret nodrošiniet lēmuma pieņemšanu. Un šajā situācijā, ja cilvēki grib, lai būtu godīgi, lai viņš mēģina ne 18 balsis pārsavakt, lai viņš mēģina savakt 34. Un tad ir godīgi. 30%, lai nobalso par lēmumu, tad būtu godīgi tādu lēmumu pieņemt. Jā, jo praktiski bija domāts, ka tomēr vairākums piedalās. Ja? Šeit mēs sanāk tā, ka tie cilvēki, kuri pret, pēkšņi netieši nodrošināja lēmumu pieņemšanu par. Un tas nebūtu pareizi. Un tāpēc šo zemūdens akmeni cilvēkiem jāzina, kad viņi nepiedalās pirmajā sapulcē un kad viņi piedalās atkārtotā sapulcē. Tāpēc vienmēr, ja jūs gribat, lai jūsu tiesības nebūtu aizskartas, piedalīties vajag obligāti pirmajā sapulcē
Bet otrais sapulce jāizvērtē, kas būs, ja jūs atnaksiet, balsosiet pret, bet īstenībā sanāk, ka balsoja par. Nu, redziet, cik svarīgas nianses mēs šodien uzzinājām. Ceru, ka mēs varēsim tās arī izmantot savā mājā un savu lēmumu pieņemšanā. Es saku paldies Igoram un tiekamies pēc 2 nedēļām.